Ja tu esi no Kuldīgas novada, tad noskaties līdz galam, jo būs mega deals. Tad šodien novērtēsim šos auto, kāda ir viņam tirgus vērtība, un sākam ar pirmo. Volvo V50. 2011. gada, nobraukums ir nedaudz zem 300 000. Skatāmies, kas mums ir salonā. Mums ir kruīz kontrole, pilnā multistūra, 5 ātrumi, kondicionieris vispārējais, drive-i, tas ir ekonomikai. Mums ir elektriskie logi, skaists salons. Mums ir parking sensori, auto ir pretrūs apstrāde pilnā, es pats viņu veids, to jūs varat noskaidrot un kārtīgi visu redzēt TikTok kanālā. Bet, nu jā, jauni bremžu diski, piekarēji darīts lietas, bet to jūs visu, kā tas process notikās, apskatiet TikTok kanālā. Nu jā, cik tad tas auto maksā? Ejam iekšā skatīties. Tad nu skatāmies populārākajā vieglo auto mājaslapā ss.com. Ejam pie sludinājumiem, vieglie auto, un kas mums tas bija? Volvo V50 gads bija 11. Paņemsim no kaut kā 10. līdz 12. Dzinējs, dīzelis, manuāls, un tas ir V50. Meklēt. Un tā, skatīsimies no dārgākā uz leju. Tad, nu, auto no Vācijas. 4900 kaut kas ādas salons. Ekrāniņš, mums nav ekrāns. Jā, nobraukums ir 349. Cena ir 500-800. Nākamais V50 ar D3. Elektriskie logi mums arī ir vispārējais. Nē, šis nedaudz labāks. Šis labs variants ir. Pastīsimies šo. 12. gada. Kaut kas līdzīgāks mums. Šis ir 4900. Nu, kaut kur ap 5000 viņi izskatās. Man interesē, kur vēl ir vīstā vēsture un servis grāmata, jo mums ir reāla servis grāmata un pilnībā pārbaudāms nobraukums. Un tai mašīnai tikko uztaisīta apkopa, ko jūs droši vien TikTok esat apskatījušies. Nu jā, kopumā izstāst, ka tas auto būs ap kaut kādu 4700. Tā būtu tāda foršāka kurzemes cena. Un jā, ejam pie auto, pastāstīšu nedaudz par apkopu. Tad nu apskatīsimies, kas mums ir tajā servis grāmatā. Apskati iziet bez aizrādījumiem. Sākumā mums bija aizrādījumi par bremžu disku. Pa bremžu diskiem, jo viņi bija aprūsējuši, bet pēc tam nomainījām visu bremžu diskus un redzam bez aizrādījumiem. Skatāmies tālāk. Visas apkopas no paša sākuma ir reģistrēts. Un, ja jūs redzat šo zīmoli, tad jūs varat pazvanīt tam servisam un pajautāt viņiem, vai tiešām ir tās apkopas veikts. Redzam, viss nobraukums ir izsekojams. Un pēdējais Pivo auto. Eļļa, filtri, zobstiksnes, plauktiem, būkses, vispārējais. Tad un parādīšu, kā izskatās motora telpa. Viss ir skaists, tīrs, samazgāts. Šim auto cena ir 4700, bet, ja tu esi no Kurzemes, tad tev kopā nāk jauns riepu komplekts. Tāda aktīva tikai līdz svētdienai, tāpēc pasteidzies. Un ejam tālāk pie nākamās mašīnas. Šie 4 riņķi jau stāst paši par sevi, un tas ir S-Line, Quattro un 2.3 turbo. Nu, es nezinu, ko jūs vēl vairāk var vēlēties. Un priekšā mums ir ziema, tāpēc esat gatavi. Tad skatāmies, kas ir salonā. Pilns S-Line, manuāls, kruīz kontrole, pilns stūrīt, viss, kas ir vajadzīgs. Protams, ka salons ir iztīrīts. Visām šīm mašīnām saloni ir iztīrīti, veikt ķīmiskā tīrīšana. Nākamais, varbūt pievērs uzmanību bremžu suportiem. Tur kāds ir pacenties. Svarīgi nians, kas mums ir bagažniekā. Tā ir štorka, kas nav visiem. Štorka un suņsiets. Nu jā, te nav ko stāstīt. Šis ir 2.3 turbo, Quattro, 163 kW, tie kaut 230 zīļi. Esmu braucis ar M57 ar 3-litrīgajiem Audi dīzeļiem. Es izbraucu ar šito un es nesapratu, kāpēc viņš tā iet. Un es joprojām nesaprotu. Tas ir pašam jājūt, ja tu gribi izbraukt droši līdz svētdienai, būsim šeit uz vietas. Bet mums ir jānoskaidro, cik tad viņš maksās. Ejam. Audi. Gads, es pat nezinu, manā šeit viņam bija kaut kāds 2006. Jo es viņam neesmu izgājis ne apskrat neko, bet viņš ir pilnībā sagatavots apskratēji. Dzinējs benzīns. 2 litrīgs. Manuāls.
virsbūve. Neņemsim modelis A4. Tad tā pirmais mums ir 8. gada 2-litrīgs benzīns, bet nav quattro. Quattro, tas ir, kur mums ir B7, S-Line, bet tas ir TFSI 147 kW. Tas ir ne tik jaudīgs dzinējs. Mums ir 163 un šis jau maksā 5400. Šis ir vistuvākais. Arī S-Lines, bet sedans, balts. Tad nākamais, jā, šis nav quattro. Tas jau nākamais modelīts ir. Un, jā, šis arī nav. Tad, es domāju, ka tā godīgā cena, 5900. Tā ir reālā, tas ir quattro, jo es neredzu nevienu dzinēju, kurš ir 163 kW un manuāls un quattro. Man vienkārši te nerādās. Tad, ejam apkārt pie Audi. Tad skatāmies servisa grāmatu. Šīm auto tieši tāpatās kā Volvo ir pilna servisa vēsture pie visiem dīleriem ar šiem, kā viņus sauc, štempeļiem. Un šeit viss ir norādīts, kas ir darīts. Un šogad Somijā viņam ir veikta zobsiksnes maiņa, eļas maiņa. Tas ir gada sākumā pie 233 000. Tā kā pa eļas maiņu nebūs jāuztraucās. Es viņu neesmu piereģistrējis, tāpēc viņam nav numuri, bet viņš ir pilnībā sagatavots tehniskai apskatei. Un, ja tu viņu vēlēsies iegādāties, mēs uzreiz iziesim jaunu tehnisko. Tā kā mums ir īpašais piedāvājums, ja tu esi no Kurzemes, tad mums ir, protams, piedāvājuma ārkārt nākamā eļas apkopa par velti un, protams, eļu līdzās. Tāpēc šis Audi, ejam tālāk. Tad Ford Fusions, šis ir vispār, paskatāmies uzreiz, klīrens. Šis tā kā mūsdienu crossovers, bet, ja tu negribi maksāt par degvielu un gribi vienkāršām funkcijām pārvietoties, un ja tev nepatīk kasīt pa ziemu stikls, šī ir perfektā opcija. Viņam apsildāmais priekšējais stikls. Klīrens, es pat nezinu, kaut gandrīz 30 cm. Ja tu vēl dzīvo lauku sētā un tu negribi šķūrēt sniegu, es neredzu labāku variantu. Tālvadības pults šiem ir šis moderns auto. Tāda salonā mums nav nekā lieka, mums ir kondicionieris, radio, priekšējā loga apsilde. Tas ir pats galvenais. Nobraukums 156 km/1000. Šeit arī servisa vēsture. Skatāmies, kur mums viņi ir. Tā ir šī. Pilna servisa vēsture. Visas apkops un viss ir redzams šeit. Auto ir sekots līdzi. Un tas ir pats galvenais. Kad ir mainīts eļas un auto ir sekots līdzi. Šis mums ir no Somijas, bieži vien viņiem ir tā kā sildīšanas iespēja. Un ja tev ir tās kontakts, tu iesprādi mājās un no rīta nāc, tev ir silts salons. Es gribēju piebilst to, ka cilvēkiem, kam patīk augstā sēdēšana, viņi negrib tā kā iekrist mašīnā, tad šis ir perfekts, jo viņš ir reāli sajūtās tā kā džipveidīgais. Tīrs salons neizsēdēts, arī pēc ķīmiskās. Ja tev kādreiz ir mašīnām, īpaši pasātiem, tādiem, tur aizmugurē nestrādā, tas tur bagāžnieka attaisāmais, tad šim ir poga. Piespiežam pogu, aizem aizmugurē un viss, un bagāžnieks ir vaļā. Tad, cik šāds vispār maksā? Iesim tūlīt apskatīties un noskaidrot tā īstā vērtība. Ford Fusions, es nemaz nebiju iepriekš tādā virzienā skatījies, bet Ivo man pateica, ka šis ir jāņem. Un tā, kad es viņu ieraudzīju izsolē, tā es arī izdarīju. Gads mums ir ar kaut kāds 9. viņam, 9. 10. dzinējs benzīns, manuāls un Ford Fusion. Mums te ir 2 gabali šādi benzīnieks. Tikko no Vācijas, tieši pa lielu tāds pats tā kā mums. Tieši tāds pats salons. Jā, tieši tāds pats. Bet šis ir no Vācijas un nobraukums 174. Un arī ir viss apkops un viss ir redzams. 3870 un otrs. Arī diezgan līdzīgs. 189 000 nobraukums, 4400. Es domāju, šīm godīgā cena reāli būtu šie nobraukumi abi 2 lielāki, bet tā kā mēs esam šundā un mēs esam jauns uzņēmums un mēs gribam sev parādīt ar labām cenām, 3700 manā šeit būtu godīga cena šim. Tad apskatām nedaudz, kāda izstāsta motortelpa mūsu Fusionam.
crossoveram, bestsellerim. Es domāju, ka šis auto ir vislabākais no šiem savā cenas ziņā. Uzlīmīt no zobsiksnes maiņa. Bet tā kā visiem auto mums ir bonus un šim auto tas ir loģu šķidrums. Bet, kā jau es teicu Kuldijas iedzīvotājiem, mums ir bonus. Tā kā mega deals ir šāds. Katram no šiem auto līdz svētdienai jauns riepu komplekts, eļļa, filtrs un, protams, loģu šķidrums. Kā arī bonusā nākamā eļļas apkopa par velti. Tiekamies līdz svētdienai, šāds mega deals tikai šonedēļ. Atceramies, ka tas viss attiecās tikai un vienīgi uz Kuldijas novada iedzīvotājiem un iekomentē, ja tu gribi vēl šādas ekskluzīvas piedāvājumus nākotnē.